Sveicināti laiks raidījumam skats no Ventspils notikuma cilvēku viedokļi. Studijā Anna Gegere. Pašvaldības viena no prioritātēm ir Ventspils iedzīvotāju labklājība, lai viņiem būtu interesants un labi apmaksāts darbs, kas veicina labklājības līmeni un nodrošina nodokļu ieņēmumus pilsētas budžetā. To iespējams panākt arī attīstot uz mūsdienīgām tehnoloģijām balstītas ražotnes. Šajās dienās pašvaldības deputāti balsos par 10 miljonus vērtu projektu. Ventspils pašvaldība ir iesniegusi pieteikumu Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai, pretendējot uz Eiropas Savienības līdzfinansējumu industriālā parka izveidē Ventspilī. Šis ir tāds mirklis, kad izšķiras faktiski industriālā parka attīstības projekta turpināšanās. Abas izsoles ir noslēgušās un faktiski ir atrasti šie investori. Kur bija bāžas, ka varētu arī nebūt? Protams, šī vispārējā tendence un globālā situācija noteikti ir investoru interesi samazinājusi, taču ļoti aktīvi strādājot gan pašvaldības tieši vadītājiem, Vitoļņa kungam, gan arī citiem speciālistiem iesaistoties ir tik aktīvi strādāts, lai investors piesaistītu. Un tad šobrīd mēs esam tajā procesā, kad ejam atkal ar šo informāciju uz pašvaldību komisijām, virzam jautājumu, plānojam tad finanšu komitejā skatīt un tad noteikti arī uz domas sēdi, lai pieņemtu, tā teikt, gala lēmumu, jo šobrīd tie termiņi jau ir faktiski pēdējie. Pašvaldībai šajā projektā nāktos investēt vēl 3 miljonus eiro parka izveidē. No atveseļošanas un noturības mehānisma programmas mazāk nekā 5% paredzēja industriālo parku attīstībai reģionos un 80 miljonu eiro 4 reģioniem radīja projektu konkurence. Kurzemes reģionā industriālos parkus būvēs Liepājā un Ventspilī. Tika paredzēts, ka Latvijā tiek izbūvēti vismaz ne mazāk kā 4 industriālie parki katrā reģionā, šajā gadījumā Kurzemē. Konkursu kārtībā ir gan Liepāja, gan Ventspils piesaistījuši šo finansējumu. Bet ir tāda situācija, ka pārējās pašvaldības, faktiski tās ir visas 4 pašvaldības jau realizē projekts, jo viņi bija gatavi uzņemties ātrāk, pat bez investoru piesaistes. Šajā gadījumā Ventspils ir bijusi piesardzīgāka, sākotnēji tomēr atrodot investors un tikai tad uzsākot projektu realizāciju. Tā kā, es ļoti ceru, ka vēl tā teikt astei ir jāpārlec, jo ir vēl, protams, jāpieņem komisijās un domas sēdē ir jāpieņem gala lēmumu. Tā kā es ļoti ceru, ka mēs varēsim virzīties uz priekšu. Šis būs nacionāls nozīmes industriālais parks, kam paredzēta teritorija Kurzemes ielā 83. Tajā plānots uzbūvēt ražošanas ēku, attīstīt zaļās un inovatīvās tehnoloģijas un izveidot atbilstošu infrastruktūru. Projekta ieviešanas gaitā Celtnieku ielu savienos ar Kurzemes ielu. Izbūvēs jaunu siltumtrasi, ūdensvadu, elektroapgādes infrastruktūru un arī piebraucamo ceļu. Tādējādi jaunais industriālais parks tiks savienots ar jau esošo Ventspils augsto tehnoloģiju parku. Pats svarīgākā noteikti ir ražošanas ēka, aptuveni 4,5 kvadrātmetru lielumā. Tad tiek plānots izbūvēt Celtnieku ielu pagarinājumu. Tas ir savienojumi ar teritoriju, kas pieslēdz pie Ventspils augsto tehnoloģiju parku un ar Kurzemes ielu. Tātad savienojošā iela ar visām komunikācijām. Tas ir siltumtrase, ūdensvadi, elektrības pieslēgumi tiek plānot. Un ir plānots arī izbūvēt Grants seguma ceļu, kas būtu izmantojami šī saules parka apbūvē. Būvniecības līgumi būs tas ir 4 līgumi, faktiski iela, vēl viens ielas posms, stāvlaukums, ražošanas ēka, Grants ceļš, elektrības pieslēgumiem atsevišķi vēl līgumi būs, kas ir tad tiks sakārtoti elektroenerģijas tīkli, lai varētu nodrošināt elektroenerģijas jaudu līdz pat 10 megavatiem. Faktiski tas ir nākotnē. Šī ielas izbūve faktiski būtu perspektīvi nākotnē, šī teritorija būtu pieejama jau vēl nākamajām ražošanas ēkām. Par Ventspili interesi ir izrādījuši Latvijas investori un pozitīvu pašvaldības lēmumu gadījumā būvniecība būs jāpabeidz 2 gadu laikā. Pirms 10 gadiem Ventspils slimnīcā tika atklāts Kurzemes acu centrs, kura attīstība turpinājās visu šo laiku. Par godu centra jubilejai Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas vadība nolēma atzīmēt šo notikumu, atverot jaunas filiāles telpas Liepājā, vairāk siždā.
Attīstīt oftalmoloģiju Ventspils slimnīcā sāka jau 2000. gadā, un jau pēc 10 gadiem slimnīca sāk stiprināt ķirurģisko novirzienu oftalmoloģijā, veicot kataraktas operācijas un piesaistot šiem uzdevumiem jaunus speciālistus. 2014. gada 10. decembrī Ventspils slimnīcā tika atklāts Kurzemes acu centrs. 10 gadu laikā šis centrs veidojies un ievērojami attīstījies. Centrā strādā kvalificēti speciālisti un pacientu pieņemšana notiek ne tikai Ventspilī, bet arī Talsos, Kuldīgā un Liepājā. Jauno telpu atklāšana Liepājas filiālē notika tieši 10. jubilejas gadā. Šīs telpas ir plašākas, kas ļaus pieņemt vēl vairāk pacientu, jo pieprasījums pēc acu ārsta ar gadiem arvien pieaug. Plašās telpas ļaus mediķiem paplašināt izmeklējumu spektru un nākotnē arī veikt ķirurģiskās operācijas. Pamatspeciālists šobrīd Liepājas filiālē ir optometrists. Optometrists ir patstāvīgs funkcionāls speciālists, kurš var palīdzēt paskatīties redzi, izrakstīt brilles un arī visas sadarbību iet uz to, ka ir kaut kādas kompetenču lielums, ko optometrists var kā viens pats paveikt, teiksim, darbojoties komandā ar acu tādā veidā, teiksim, atslogojot ārsta darbu un padarot to pakalpojumu pieejamāk. Līdzīgi ir arī ar medicīnas māsu. Medicīnas māsa vairs nav cilvēks, kurš tikai sagatavo padod, bet medicīnas māsa ir zināšanas, iemaņas, viņu spēja savu kompetenci ietvaros pacientu paskatīties, saprast, vai viņa tiek galā, vai ir jāpajautā padomus ārstam un sniegt rekomendācijas. Tas vairāk par tādiem kroniskiem pacientiem, kroniskās situācijās. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas acu centra vadība uzskata, ka īpaši uzmanība jāvelta sarunām, informēšanai un komunikācijai ar pacientu. Jāstrādā tā, lai visiem pacientiem būtu atbildes uz visiem jautājumiem. Reizēm pacienti nedaudz apjūk, kad uzzina, ka ieraksts laiks ir 10-15 minūtes, kā kur reizi, tas liekas ārkārtīgi maz, bet patiesībā klīnikā gan pie izmeklējumiem, gan pie speciālistiem viņš kopskaitā pavada 40 minūtes pat. Un kas ir svarīgi, es vienmēr tos uzsvēris, saruna ar pacientu, kas pat galvenā daļa, tam vienmēr atrodas laiks. Tu neesi aizņemts skrienot pa izmeklējumiem, var izrunāties ar pacientu, paskaidrot, kas viņam ir, kas ir jādara. Šis ir ārsta kabinets, šī ir tā vieta, kur notiek tā saruna ar pacientu. Ir dators, ir izmeklējumi, kur es varu redzēt to, cik pacients redz, vai pacientam ir paaugstināts spiediens māsiņa, vai optometrists jau ir savācis visu anamnēzi. Bet tad mēs runājam par lietu. Reizēm arī par laikapstākļiem un tā, bet lielākoties tiešām par lietu. Mūsu pacienti vienmēr saņem izrakstu, teiksim, uz datoru, drukātā veidā, ko var izlasīt principā pat jebkurā pasaules valstī, jo izmantotie apzīmējumi, diagnozes visā pasaulē ir vienādas. Un tad tas pacients saņem skaidru un gaišu atbildi, kas viņam kaiš, un viņš var vērsties pie citas speciālista Rīgā vai tiešām pat uz ārzemēm ceļojumā paņemt līdzi. Kurzemes acu centrs sadarbojas ar dažādām Latvijas klīnikām, tostarp ar universitāšu klīnikām, un tas sniedz iespēju efektīvāk risināt pacientu problēmas, nenovilcinot laiku. Ja pacients tiešām atnāk ar kādu smagu kaiti un viņam nepieciešama ārstēšana jau universitātes klīnikā, tad mēs paši sazinamies ar universitātes klīniku darbiniekiem, sakārtojam to pierakstu, lai pacientiem ir jāierodas jau tieši uz manipulāciju. Šodien Kurzemes acu centrs – tā ir komanda ar vairāk nekā 20 cilvēkiem, mūsdienīgu aprīkojumu un plašām iespējām veidot karjeru jaunajiem speciālistiem, tostarp veidojot klinisko bāzi rezidentiem arī Ventspils slimnīcā. Tāpat tas ir plašs pakalpojumu spektrs, sākot ar oftalmologu konsultācijām bērniem un pieaugušiem un beidzot ar estētisko ķirurģiju, piemēram, plakstiņu operācijām. Ķirurģisko operāciju skaits šajos 10 gados ievērojami palielinājies. Ja 2014. gadā tika veikts vairāk nekā 700 operācijas, tad 2023. gadā jau 2500. 6800 konsultācijas bija 2014. gadā, bet 2023. gadā jau vairāk nekā 19000. Runājot par nākotnes plāniem jubilejas reizē, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Lācis piezīmēja, ka jaunas apretūras iepirkšana turpināsies. Būs lāzertehnoloģijas un sonogrāfs. Projektā paredzēts izbūvēt arī ambulatoru centru, un tas tiks veidots tieši Ventspils slimnīcā.
Ir aizritējusi tradicionālā fotokonkursa Mazulis sagaida zelta rudeni Ventspilī uzvarētājā balvošana. Kopumā tika iesūtītas 20 fotogrāfijas un žūrija izvēlējās 3 labākās. Šoreiz 3. vietu ieguva fotogrāfija, kurā redzams mazais klāvs. Puisēns uz apbalvošanu bija ieradies kopā ar savu tēti. Galvenais ir piedalīties, tā kā vieta varbūt tas nav tik svarīgi, bet mazajiem patīk bildēties, tā kā forši. Tev jūsu pirmā reize? Otrā. Mēs arī vasarā piedalījāmies. Tur mums bija laikam 2. vieta. Drusku kritums, bet nekas foršajā. Kam piedara ideja tomēr piedalīties šajā konkursā? Vairāk jau mammai, vai ne kā viņa? Mamma ir tā, kas atsūta, un mēs nākam pēc balvām saņemt. Kas fotografē? Fotografē tētis. Ar telefonu vai? Ar telefonu, jā. Tā kā nav nekāda profesionālā kamera, bet parasti tas telefons. 2. vietu ieguva mazās Beātas fotogrāfija, bet vislielāko balsu skaitu žūrija piešķīra Melisai. Kam šodien pirmā vieta, jums vai Melisai? Melīsi, protams. Šities ir pirmais konkurss viņai. Mēs uzreiz arī uzvarējam. Ir jūsu ideja piedalīties? Jā. Fotogrāfija bija uztaisīta speciāli, viņa pozēja vai kā? Nē, vienkārši bija uztaisīta ģimenes atmiņām. Līdz februāra beigām vecāki var iesūtīt fotogrāfijas nākamajam ziemas posmam, kura nosaukums ir Mazuļu ziemas prieki Ventspilī. Konkursa noteikumi paliek nemainīgi. Piedalīties var bērni līdz 3 gadu vecumam ieskaitot. Fotogrāfijās jābūt arī atpazīstamiem pilsētas objektiem un vietām. Uzvarētāji saņem naudas balvas, kā arī dāvana kartes ūdens piedzīvuma parka apmeklējumam. Tas šodienai viss, es jums atvedos, tiksimies rīt 5:30 vakarā kanālā RTV. Ventspils atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām Cimdiņš aicina pilsētas iedzīvotājus piedalīties labdarības akcijā, kuras mērķis ir sagādāt dāvanas centra audzēkņiem. Lai piedalītos akcijā, kādā no Ventspils bibliotēkām jāpaņem iepriekš sagatavots maisiņš, kas jāpiepilda ar saldumiem, kancelējas precēm, rotaļlietām, spēlēm vai jebkādām mantām, kas iepriecinās centra audzēkņus. Piepildīto maisiņu jānogādā atpakaļ bibliotēkā, bet par piedalīšanos akcijā jūs saņemsiet dāvanā sveci no uzņēmuma Diānas sveces. Ventspils komunālā pārvalde aicina fiziskās personas, kā arī no 1 līdz 8 dzīvokļu māju īpašniekus teritoriju tīrīšanās šodien pieteikt bezmaksas smilts un saules kaisāmo materiālu. Maisījumu varēs pieteikt līdz 15. decembrim. Katram īpašumam ir paredzēts piegādāt 2 maisus un novietot tos pie vārtiņiem. Ja saulēcīgi pieteiksiet pa tālruni 636 24 269 vai rakstiet uz e-pastu komunālajai pārvaldē. Šis pakalpojums neatiecas uz daudz dzīvokļu mājām vai juridiskajām personām. Здравствуйте, в эфире Кузинское телевидение, программа «Взгляд из Вентспилса. События, люди, мнения». В студии Анна Гегер. Одна из приоритетных задач самоуправления – благополучие жителей Вентспилса, чтобы у них была интересная и хорошо оплачиваемая работа, способствующая повышению уровня благосостояния и обеспечивающая поступление налогов в городской бюджет. Это возможно достичь в том числе и за счет развития производств, основанных на современных технологиях. На днях депутаты Вентспилской городской думы проголосуют по проекту стоимостью 10 миллионов евро. Самоуправление Вентспилса подало заявку в Центральное агентство финансов и договоров на получение софинансирования из фондов Европейского Союза для создания индустриального парка в нашем городе. Сейчас тот момент, когда решается судьба проекта индустриального парка. Оба аукциона завершены, и инвесторы найдены. Конечно, было беспокойство, что инвесторов не будет, так как общие тенденции и глобальная ситуация сократила интерес инвесторов. Однако активная работа самоуправления, в частности господина Виталинша и подключение других специалистов дало свои результаты. Сейчас мы на том этапе, что должны идти в комиссии самоуправления и продвигаем вопрос на рассмотрение в комиссии по финансам, чтобы на заседании Думы было принято окончательное решение, так как сроки на данный момент уже истекают.
Самоуправление должно будет инвестировать в проект 3 миллиона евро. Из программы Фонда восстановления и устойчивости на развитие индустриальных парков в регионах Латвии выделено менее 5% средств. При этом общий бюджет для 4 регионов составляет 80 миллионов евро. В Курземском регионе индустриальные парки планируется создать в Лиепае и Вентспилсе. Планировалось, что в Латвии будет построено не менее 4 индустриальных парков. В каждом регионе, в нашем случае в Курземе, на основании конкурса, парки будут и в Лиепае, и в Вентспилсе. Остальные самоуправления, всего их 4, уже реализовали проект, так как были готовы рисковать, без привлечения инвесторов. Вентспилс в этом плане был более осторожен. Сначала нашел инвесторов, и только после этого начал реализацию проекта. Но еще должно быть принято окончательное решение в комиссиях и на заседании Думы. Это будет индустриальный парк национального значения, для которого выбрана территория по адресу улица Курземес, 83. В рамках проекта планируется строительство производственного корпуса, развитие зеленых и инновационных технологий, а также создание необходимой инфраструктуры. Одним из ключевых этапов реализации станет соединение улицы Целтнику с улицей Курземес. Также будет построена новая теплотрасса, система водоснабжения, электроснабжения, а также подъездная дорога. Таким образом, новый индустриальный парк будет интегрирован с уже существующим Вентспилсским парком высоких технологий. Самое важное – это производственное здание, площадью примерно 4500 квадратных метров. Планируется построить улицу Целтнику, сделать ее длиннее, тем самым соединив с территорией Вентспилсского парка высоких технологий и с улицей Курземес. Будет такая связующая улица со всеми коммуникациями, теплотрассой, системой водоснабжения, электричеством, а также построят дополнительную дорогу. Всего будет 4 договора на строительство. Будут приведены в порядок электросети, которые смогут обеспечить мощность до 10 мегаватт. Строительство этой дороги в будущем в перспективе даст возможность для строительства новых производственных зданий. Латвийские инвесторы уже проявили интерес к Вентспилсу, и в случае одобрения проекта самоуправления строительство планируется завершить в течение 2 лет. 10 лет назад в Вентспилсской больнице начал свою работу Курземский глазной центр, развитие которого продолжалось на протяжении всего этого времени. В честь юбилея центра руководство Северокурземской региональной больницы решило отметить это событие открытием новых помещений филиала в Лиепае. Подробнее в сюжете. Развивать направление офтальмологии в Вентспилсской больнице начали в 2000 году. Через 10 лет больница стала содействовать укреплению хирургического направления, проводя операции по удалению катаракты и привлекая специалистов. 10 декабря 2014 года в больнице открылся Курземский глазной центр, который за 10 лет своей работы значительно вырос. Квалифицированные специалисты центра теперь принимают не только в Вентспилсе, но и в Талсе, Колдеге и Лиепае. Открытие новых помещений Лиепаевского филиала пришлось на 10-летний юбилей центра. Располагается филиал в Центре первичной медицины. Это помещение более просторное, что позволит принимать больше клиентов, так как спрос на услуги глазного врача с годами только растет. Просторные помещения дадут медикам возможность расширить спектр обследований, а в дальнейшем развивать и хирургические операции. Основной специалист, который сейчас принимает в Лиепайском филиале – оптометрист. Оптометрист – функциональный самостоятельный специалист, который может проверить зрение, выписать рецепт на очки. У оптометриста есть определенный набор компетенций, в рамках которых он может самостоятельно работать. Работая в команде с врачом, он облегчает работу специалиста и делает услугу более доступной. Это как своего рода медсестра. Сейчас медсестра не только что-то подготавливает, подает. Сейчас у медсестры есть определенные знания, и в рамках своей профессиональной подготовки она может осмотреть пациента, понять, может ли сама справиться или необходимо посоветоваться с врачом и дать конкретные рекомендации. Это работает в случае с пациентами с хроническими заболеваниями. По мнению руководителя Курземского глазного центра, особое внимание необходимо уделять общению с пациентами, просветительской работе, чтобы у пациента после консультации не оставалось больше вопросов, чем ответов.
Иногда пациенты расстраиваются, что время, выделенное на прием, составляет 10-15 минут, как когда. Но этого времени, конечно, очень мало. В клинике обследование и консультация врача занимает минут 30-40, и самое главное – это разговор с пациентом. Это самая важная часть, и на это всегда надо найти время. С пациентом надо поговорить, рассказать, что показало обследование, что ему надо делать. Это кабинет врача и то место, где происходит беседа с пациентом. Здесь есть компьютер, и я сразу вижу результаты обследования. Вижу, например, повышено ли глазное давление у пациента или нет, потому что медсестра или оптометрист уже собрали анамнез. И тогда мы можем говорить с пациентом по сути. Да, иногда можем обсудить погоду, но в основном говорим по делу. Пациент всегда получает выписку в печатном виде, которую могут прочитать специалисты из любой страны мира, потому что обозначение диагнозов во всем мире одинаковое. Пациент получает конкретный ответ относительно его проблемы и может эту выписку показать, например, рижскому специалисту или даже взять с собой за границу. Курзамский глазной центр сотрудничает с различными латвийскими клиниками, в том числе и университетскими, что позволяет более эффективно решать проблемы пациентов, не затягивая время. Если пациент пришел с какой-то серьезной проблемой, и ему необходимо пройти лечение в университетской клинике, то мы сами связываемся с работниками университетской клиники, записываем пациента, чтобы он уже мог приехать непосредственно для проведения манипуляции. Сегодня Курзамский глазной центр – это команда из более чем 20 сотрудников, современное оборудование, широкие возможности для молодых и начинающих специалистов, включая клиническую базу для резидентов в Венспилской больнице, а также широкий спектр услуг от консультации офтальмолога для детей и взрослых до эстетической хирургии, включая операции на веках. Количество хирургических операций за 10 лет значительно увеличилось. Если в 2014 году было проведено около 700 операций, то в 2023 уже порядка 2500. 6800 консультаций было предоставлено в 2014 году, а в 2023 уже более 19 тысяч. Говоря о планах на будущее, председатель Северокурзамской региональной больницы Юрис Лацис отметил, что планируется приобрести новое оборудование, лазерный аппарат и сонограф. В рамках проекта, финансируемого Фондом восстановления, планируется построить амбулаторный центр на базе Венспилской больницы. Состоялось традиционное награждение победителей осеннего этапа фотоконкурса «Малыш встречает золотую осень в Венспилсе». Всего было прислано 20 фотографий. Жюри выбрало 3, по их мнению, лучшие. В этот раз 3-е место присудили фотографии, на которой запечатлен маленький Клавс. На награждение он пришел со своим папой. Главное участвовать, а какое место – не так важно. Сыну нравится фотографироваться, поэтому получается… Мы участвуем уже 2-й раз. Летом участвовали и тогда вроде заняли 2-е место. В этот раз результат хуже, но все равно все очень хорошо. Кому принадлежит идея участвовать в конкурсе? Это мама решила, она и фотографию присылала, а я получаю приз. Фотографировал папа. Фото сделано на простой телефон, без профессиональной фотокамеры. 2-е место заняла фотография маленькой Беаты, а самое большое количество голосов комиссия отдала Мелисе. Идея участвовать была моя. Мы увидели предложение о конкурсе на классе садика, и вот добавились. То есть эта фотография была сделана специально, она позировала или как? Нет, она просто была сделана для семейного архива, и все. И когда увидела этот конкурс, решила добавить, потому что соответствует тематике. До конца февраля родители могут присылать фотографии на следующий зимний этап конкурса, который называется «Зимние радости малыша в Венспилсе». Условия конкурса остаются неизменными. Участвовать могут дети в возрасте до 3 лет включительно. На фотографии должны быть узнаваемые объекты и места города. Победителям вручают денежные призы и подарочную карту на посещение водного парка приключений. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Приглашаем детей от 3 до 6 лет и их родителей на волшебную новогоднюю сказку.
В программе интерактивное представление с увлекательными играми. Забавные персонажи, много веселья и праздничного настроения. 29 декабря в 11:00 в помещении Лача Мая на улице Лила, 7. Представление будет на русском языке. Заказ билетов по телефону 263-06678. Подарите своим детям незабываемый праздник. Внимание! В Вентспилс едет знаменитая суперелка из Риги. Приедет часть команды этого уникального шоу, чтобы подарить нашим детям незабываемые эмоции. Приглашаем детей от 6 лет на активный, веселый и современный новогодний праздник. Вас ждет интерактивная программа, где дети станут супергероями. Они вернут волшебную силу Деду Морозу и поднимут уровень суперэнергии до 100%. Кульминацией станет появление гигантского трансформера. 29 декабря в 16:00 в помещении Ла Чумая на улице Лела, 7. Представление будет на русском языке. Заказ билетов по телефону 263-06678. Не пропустите самое захватывающее новогоднее шоу. Sveicināti laiks raidījumam, skats no Ventspils notikumu cilvēku viedokļi. Studijā Anna Gegere. Pašvaldības viena no prioritātēm ir Ventspils iedzīvotāju labklājība, lai viņiem būtu interesants un labi apmaksāts darbs, kas veicina labklājības līmeni un nodrošina nodokļu ieņēmumus pilsētas budžetā. To iespējams panākt arī attīstot uz mūsdienīgām tehnoloģijām balstītas ražotnes. Šajās dienās pašvaldības deputāti balsos par 10 miljonus vērtu projektu. Ventspils pašvaldība ir iesniegusi pieteikumu Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai, pretendējot uz Eiropas Savienības līdzfinansējumu industriālā parka izveidē Ventspilī. Šis ir tāds mirklis, kad izšķiras faktiski industriālā parka attīstības projekta turpināšanās. Abas izsoles ir noslēgušās un faktiski ir atrasti šie te investori. Kur bija bāžas, ka varētu arī nebūt? Protams, šī te vispārējā tendence un globālā situācija noteikti ir investoru interesi samazinājusi, taču ļoti aktīvi strādājot gan pašvaldības tieši vadītājiem, Vitoļņa kungam, gan arī citiem speciālistiem iesaistoties ir tik aktīvi strādāts, lai investors piesaistītu. Un tad šobrīd mēs esam tajā procesā, kad ejam atkal ar šo informāciju uz pašvaldību komisijām, virzam jautājumu, plānojam tad finanšu komitejā skatīt un tad noteikti arī uz domas sēdi, lai pieņemtu tā teikt gala lēmumu, jo šobrīd tie termiņi jau ir faktiski pēdējie. Pašvaldībai šajā projektā nāktos investēt vēl 3 miljonus eiro parka izveidē. No atveseļošanas un noturības mehānisma programmas mazāk nekā 5% paredzēja industriālo parku attīstībai reģionos un 80 miljonu eiro 4 reģioniem radīja projektu konkurence. Kurzemes reģionā industriālos parkus būvēs Liepājā un Ventspilī. Tika paredzēts, ka Latvijā tiek izbūvēti vismaz ne mazāk kā 4 industriālie parki katrā reģionā, šajā gadījumā Kurzemē. Konkursu kārtībā ir gan Liepāja, gan Ventspils piesaistījuši šo finansējumu. Bet jā, ir tāda situācija, ka pārējās pašvaldības, faktiski tās ir visas 4 pašvaldības jau realizē projekts, jo viņi bija gatavi uzņemties ātrāk, pat bez investoru piesaistes. Šajā gadījumā Ventspils ir bijusi piesardzīgāka, sākotnēji tomēr atrodot investors un tikai tad uzsākot projektu realizāciju. Tā kā, es ļoti ceru, ka vēl tā teikt astei ir jāpārlec, jo ir vēl, protams, jāpieņem komisijās un domas sēdē ir jāpieņem gala lēmumu. Tā kā es ļoti ceru, ka mēs varēsim virzīties uz priekšu. Šis būs nacionāls nozīmes industriālais parks, kam paredzēta teritorija Kurzemes ielā 83. Tajā plānots uzbūvēt ražošanas ēku, attīstīt zaļās un inovatīvās tehnoloģijas un izveidot atbilstošu infrastruktūru. Projekta ieviešanas gaitā Celtnieku ielu savienos ar Kurzemes ielu. Izbūvēs jaunu siltumtrasi, ūdensvadu, elektroapgādes infrastruktūru un arī piebraucamo ceļu. Tādējādi jaunais industriālais parks tiks savienots ar jau esošo Ventspils augsto tehnoloģiju parku. Pats svarīgākā noteikti ir ražošanas ēka, aptuveni 4,5 kvadrātmetru lielumā. Tad tiek plānots izbūvēt Celtnieku ielu pagarinājumu. Tas ir savienojumi ar teritoriju, kas pieslēdz pie Ventspils augsto tehnoloģiju parku un ar
Kurzemes iela, tāda savienojošā iela ar visām komunikācijām. Tas ir siltumtrase, ūdensvadī, elektrības pieslēgumi tiek plānot. Un ir plānots arī izbūvēt grants seguma ceļu, kas būtu izmantojami šī saules parka apbūvē. Būvniecības līgumi būs tas ir 4 līgumi, faktiski iela, vēl viens ielas posms, stāvlaukums, ražošanas ēka, grants ceļš, elektrības pieslēgumiem atsevišķi vēl līgumi būs, kas ir tad tiks sakārtot elektroenerģijas tīkli, lai varētu nodrošināt elektroenerģijas jaudu līdz pat 10 megavatiem. Faktiski tas ir nākotnē. Šī ielas izbūve faktiski būtu perspektīvi nākotnē, šī teritorija būtu pieejama jau vēl nākamajām ražošanas ēkām. Par Vēnspili interesi ir izrādījuši Latvijas investori un pozitīvu pašvaldības lēmumu gadījumā būvniecība būs jāpabeidz 2 gadu laikā. Pirms 10 gadiem Ventspils slimnīcā tika atklāts Kurzemes acu centrs, kura attīstība turpinājās visu šo laiku. Par godu centra jubilejai Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas vadība nolēma atzīmēt šo notikumu, atverot jaunas filiāles telpas Liepājā, vairāk sižetā. Attīstīt oftalmoloģiju Ventspils slimnīcā sāka jau 2000. gadā, un jau pēc 10 gadiem slimnīca sāka stiprināt ķirurģisko novirzienu oftalmoloģijā, veicot kataraktas operācijas un piesaistot šiem uzdevumiem jaunus speciālistus. 2014. gada 10. decembrī Ventspils slimnīcā tika atklāts Kurzemes acu centrs. 10 gadu laikā šis centrs veidojies un ievērojami attīstījies. Centrā strādā kvalificēti speciālisti un pacientu pieņemšana notiek ne tikai Ventspilī, bet arī Talsos, Kuldīgā un Liepājā. Jauno telpu atklāšana Liepājas filiālē notika tieši 10. jubilejas gadā. Šīs telpas ir plašākas, kas ļaus pieņemt vēl vairāk pacientu, jo pieprasījums pēc acu ārsta ar gadiem arvien pieaug. Plašās telpas ļaus mediķiem paplašināt izmeklējumu spektru un nākotnē arī veikt ķirurģiskās operācijas. Pamatspeciālists šobrīd Liepājas filiālē ir optometrists. Optometrists ir patstāvīgs funkcionāls speciālists, kurš var palīdzēt paskatīties redzi, izrakstīt brilles un arī visas sadarbību iet uz to, ka ir kaut kādas kompetenču lielums, ko optometrists var kā viens pats paveikt, darbojoties komandā ar acu ārstu tādā veidā, atslogojot ārsta darbu un padarot to pakalpojumu pieejamāk. Līdzīgi ir arī ar medicīnas māsu. Medicīnas māsa vairs nav cilvēks, kurš tikai sagatavo padod, bet medicīnas māsa ir zināšanas, iemaņas, viņu spēja savu kompetenci ietvaros pacientu paskatīties, saprast, vai viņa tiek galā, vai jāpajautā padomus ārstam un sniegt rekomendācijas. Tas vairāk par tādiem kroniskiem pacientiem, kroniskās situācijās. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas acu centra vadība uzskata, ka īpaši uzmanība jāvelc sarunām, informēšanai un komunikācijai ar pacientu. Jāstrādā tā, lai visiem pacientiem būtu atbildes uz visiem jautājumiem. Reizēm pacienti nedaudz apjūg, kad uzzina, kad pieraksts laiks ir 10-15 minūtes, kā kur reizi, tas liekas ārkārtīgi maz, bet patiesībā klīnikā gan pie izmeklējumiem, gan pie speciālistiem viņš kopskaitā pavada 40 minūtes pat. Un kas ir svarīgi, es vienmēr tās uzsvēris, saruna ar pacientu, kas ir pati galvenā daļa, tam vienmēr atrodas laiks. Tu neesi aizņemts skrienot pa izmeklējumiem, var izrunāties ar pacientu, paskaidrot, kas viņam ir, kas ir jādara. Šis ir ārsta kabinets, šī ir tā vieta, kur notiek tā saruna ar pacientu. Ir dators, ir izmeklējumi, kur es varu redzēt to, cik pacients redz, vai pacientam ir paaugstināts spiediens māsiņa, vai optometrists jau ir savācis visu anamnēzi. Bet tad mēs runājam par lietu. Reizēm arī par laikapstākļiem un tā, bet lielākoties tiešām par lietu. Mūsu pacienti vienmēr saņem izrakstu, uz datoru, drukātā veidā, ko var izlasīt principā pat jebkurā pasaules valstī, jo izmantotie apzīmējumi, diagnozes visā pasaulē ir vienādas. Un tad tas pacients saņem skaidru un gaišu atbildi, kas viņam kaiš, un viņš var vērsties
pie citi speciālisti Rīgā vai tiešām pat uz ārzemēm ceļojumā paņemt līdzi. Kurzemes acu centrs sadarbojas ar dažādām Latvijas klinikām, tostarp ar universitāšu klinikām, un tas sniedz iespēju efektīvāk risināt pacientu problēmas, nenovilcinot laiku. Ja pacients tiešām atnāk ar kādu smagu kaiti un viņam nepieciešama ārstēšana jau universitātes klīnikā, tad mēs paši sazinamies ar universitātes klīniku darbiniekiem, sakārtojam to pierakstu, lai pacientiem ir jāierodas jau tieši uz manipulāciju. Šodien Kurzemes acu centrs tā ir komanda ar vairāk nekā 20 cilvēkiem, mūsdienīgu aprīkojumu un plašām iespējām veidot karjeru jaunajiem speciālistiem, tostarp veidojot klinisko bāzi rezidentiem arī Vēnspils slimnīcā. Tāpat tas ir plašs pakalpojumu spektrs, sākot ar oftalmologu konsultācijām bērniem un pieaugušiem un beidzot ar estētisko ķirurģiju, piemēram, plakstiņu operācijām. Ķirurģisko operāciju skaits šajos 10 gados ievērojami palielinājies. Ja 2014. gadā tika veikts vairāk nekā 700 operācijas, tad 2023. gadā jau 2500. 6800 konsultācijas bija 2014. gadā, bet 2023. gadā jau vairāk nekā 19,000. Runājot par nākotnes plāniem jubilejas reizē, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Lācis piezīmēja, ka jaunas apratūras iepirkšana turpināsies. Būs lāzertehnoloģijas un sonogrāfs. Projektā paredzēts izbūvēt arī ambulatoru centru, un tas tiks veidots tieši Vēnspils slimnīcā. Ir aizritējusi tradicionālā fotokonkursa Mazulis sagaida zelta rudeni Ventspilī uzvarētājā balvošana. Kopumā tika iesūtītas 20 fotogrāfijas un žūrija izvēlējās 3 labākās. Šoreiz 3. vietu ieguva fotogrāfija, kurā redzams mazais Klāvs. Puisēns uz apbalvošanu bija ieradies kopā ar savu tēti. Galvenais ir piedalīties, tā kā vieta varbūt tas nav tik svarīgi, bet mazajiem patīk bildēties, tā kā forši. Tev jūsu pirmā reize? Otrā. Mēs arī vasarā piedalījāmies. Tur mums bija laikam 2. vieta. Drusku kritums, bet nekās foršajā. Kam piedara ideja tomēr piedalīties šajā konkursā? Vairāk jau mammai, vai ne kā viņa? Mamma ir tā, kas atsūta, un mēs nākam pēc balvām saņemt. Kas fotografē? Fotografē tētis. Ar telefonu vai? Ar telefonu, jā. Tā kā nav nekāda profesionālā kamera, bet parasti tas telefons. 2. vietu ieguva mazās Beātas fotogrāfija, bet vislielāko balsu skaitu žūrija piešķīra Melisai. Kam šodien pirmā vieta, jums vai Melisai? Melīsi, protams. Šities ir pirmais konkurss viņai, un mēs uzreiz arī uzvarējam. Ir jūsu ideja piedalīties? Jā. Fotogrāfija bija uztaisīta speciāli, viņa pozēja vai kā? Nē, vienkārši bija uztaisīta ģimenes atmiņām. Līdz februāra beigām vecāki var iesūtīt fotogrāfijas nākamajam ziemas posmam, kura nosaukums ir Mazuļu ziemas prieki Ventspilī. Konkursa noteikumi paliek nemainīgi. Piedalīties var bērni līdz 3 gadu vecumam ieskaitot. Fotogrāfijās jābūt arī atpazīstamiem pilsētas objektiem un vietām. Uzvarētāji saņem naudas balvas, kā arī dāvana kartes ūdens piedzīvuma parka apmeklējumam. Tas šodienai viss, es jums atvedos, tiksimies rīt 5:30 vakarā kanālā RTV. Ventspils atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām Cimdiņš aicina pilsētas iedzīvotājus piedalīties labdarības akcijā, kuras mērķis ir sagādāt dāvanas centra audzēkņiem. Lai piedalītos akcijā, kādā no Ventspils bibliotēkām jāpaņem iepriekš sagatavots maisiņš, kas jāpiepilda ar saldumiem, kancelējas precēm, rotaļlietām, spēlēm vai jebkādām mantām, kas iepriecinās centra audzēkņus. Piepildīto maisiņu jānogādā atpakaļ bibliotēkā, bet par piedalīšanos akcijā jūs saņemsiet dāvanā sveci no uzņēmuma Diānas sveces. Ventspils komunālā pārvalde aicina fiziskās personas, kā arī no 1 līdz 8 dzīvokļu māju īpašniekus teritoriju tīrīšanā šoziem pieteikt bezmaksas smilts un sāls kaisāmo materiālu. Maisījumu varēs pieteikt līdz 15. decembrim. Katram īpašumam ir paredzēts piegādāt 2 maisus un novietot tos pie vārtiņiem. Ja savlaicīgi pieteiksiet pa tālruni 636 242 69 vai rakstiet uz e-pastu komunālajai pārvaldei. Šis pakalpojums neattiecas uz daudz dzīvokļu mājām vai juridiskajām personām.